Čau! Un jums atkal es, Nils. Atkal esmu atbraucis uz upi. Centīšos tikt atkal pie kādas lašveidīgās. Kā jau teicu iepriekšējā video, sezonas iet uz beigām un jācenšas paņemt no šī sezona maksimāli visu, ko vien var iespējams, visu, ko iespējams. Tāpēc došos uz upi. Tā kā neaizmirstiet uzlikt laiku un parakstīties. Nu ko, draugi, esmu atgriezies uz vietu, kur no rīta man bija copīte. Pamēģināsim saprast, kas ar to zivtiņu notiek. Gribu viņu vēl mānekli negrib. Nu ko, draugi? Īsais kopsavilkums no šīs dienas cops. Vana tukšā. Nevienu zivi nedabūju. It kā bija viena cope uz pagrieziena. Tāda neizteiksmīga. Mēģināju pēc tam vēl pamētāt, tur pamanīt mānekļus, bet nekā. Satiku pie upes 4 cilvēkus. 3 cilvēku kompānijā. Viens no viņiem izvilka zivi. Tādu uz acu varētu būt kāda 60 cm taimiņš. Nezinu, vai viņš viņu palaida atpakaļ vai nepalaida. Neredzēju, diemžēl. Ļoti ceru, ka cilvēki ir apzinīgi un zivi atlaiž atpakaļ. Un tad vēl satiku pie upes vienu čali vārdā Emīls. Bija diezgan pārsteigts, kad mani atpazina. Jā, jautāju, vai es neesmu tas One Last Cast. Jā, esmu. Īstenībā forši ar Emīlu papļāpājām. Kopā, var teikt, pacopējām. Sarunas pa dzīvi, pa copi. Tāds interesants, foršs sarunbiedrs. Norāvās viņam, aizgāja viens taimiņš. Laikam viņš teica, ka neredzēja pie paša krasta principā. Un tad nedaudz mūsu ceļi pašķīrās, viņš aizgāja uz priekšu. Es pateicu, ka tur ir forša vietiņa uz priekšu, uz kuru man bija slinkums čāpot. Un, kā izrādās, Emīls nedevās uz turieni tāpatās vien. Viņam arī tagad ir ticība, ka šādās upēs ir kaut kas lielāks par nelieliem taimiņiem. Attiecīgi Emīlam uzsēdās lašu mamma. Bet ņemot vērā to, ka Emīls tāds vairāk foreļu cilvēks, kā viņš pats atzinās, brauc uz šo te upi tīri tā izlūkos, apstīties, kas pa zivīm, pats netālu dzīvo. Tā kā kāds bija līdz 15 grabiem un lašu mamma nedaudz pamocīja Emīlu un viņa ekipējumu un ar visu wobleri, diemžēl, aizgāja, aizpeldēja tālēs zilajās. Tā kā tagad vismaz es esmu pārliecināts, ka arī Emīls zina, ka te ir diezgan smuka zivis. Es esmu pārliecināts, ka mēs tiksimies vēl ar viņu pie šīs te upes vai, nezinu, pie kādas citas, jo pats viņš plāno arī uz Salaci aizbraukt tuvākajās dienās. Tā kā, principā būs, es domāju, kad vērtīga informācija, ja viņš padalīsies, kā viņam gāja, jo, kā es teicu, 6. aprīlī dodos uz sacensībām uz Salacu, un jebkurā gadījumā visa informācija, kas par šo upi līdz tam datumam man ienāks, viņa būs ļoti noderīga. Tā kā neaizmirst uzspiest laiku, parakstīties un tiekamies nākamajos video. Paldies!
Сука, бля. Дышь, блядь. Ну я. Нахуй, блядь, рара.